nedēļas nogale, kurā nolēmām, kāpēc svinēt svētkus vienu dienu, jo var 3. Pirmais galamērķis – Saulkrasta kempings Jūras priede. Te ir ap 100 namiņu Priežu ielokā. Cenas sākot no 50 €, kas, manuprāt, ir diezgan labs variants, ja gribas izrauties no mājām, bet negribas par vienu nakti pārdot nieri. Un, ja gatavošana nav jūsu mīļākais hobijs, uz vietas ir arī kafejnīca. Bērniem ir arī spēļu laukums, un šeit pieaugušo viedoklis par to, cik ilgi tur ir jāspēlējās, galīgi nav būtisks. Jūra ir burtiski pāris soļu attālumā no kempinga. Starp mola akmeņiem var meklēt čūskas, vai, ja jums nav vēlmes piedzīvot sirdslaikmi, vienkārši skatīties uz jūru un baudīt viļņu skaņas. Nu ko, diena ir galā un var nākamo sākt. Dodamies uz Siguldu. Mēs braucam. Nezinu, vispār neko nezinu. Kā tu domā? Nu, variants ir uz Tarzānu. Un vairāk man nav variantu. Nekāda varianta. Skatāmies? Skatāmies. Pasties pa logu. Nu, es zināju. Tu esi priecīgs? Jā! Gados lidot, ne? Nepārlidos. Ķivere ir, instrukcija noklausīta un gatava pacelties spērnos. Tu kā lidvāver? Man ir austiņas. Tu neko nedzirdi, ok, labi. Lidojumi pa 2 minūtēm, un ar katru nākamo dēls jutās ar vien drošāk. Paldies instruktoram, šīs tiešām bija varani! Un paskat tik kādus trikus Dominiks jau prot. Nu labi, tas nav Dominiks, bet mēs ticam viņa potenciālam. Stāst, kā tev patika? Kādas sajūtas? Labi, es ļoti forši pie traki. Es nezinu, kā vēl pateikt. Nu, forši traki. Jūs sajūta, kā tu būtu pultnis un lidotu? Ļoti daudz sajūta. Daļu trikus visādus. Man ļoti patika. Brauksim vēl? Protams, brauksim. Kādu jautājumu? Nācējām ģērties. Davai. Bija bailīgi, bišķiņ bija? Bija bišķiņ bailīgi, bet tā jau viss kārtībā. Es kā putnis lidoju. 3 sekundes, pēc tam sapratu, kā tur viss darīt. Un es arī atcerējos tos visus. Žestus, jā. Žestus, jā. Bet tā man ļoti patika. Super. Klāt jau nākamā diena, un šodien mūsu jubilēram paliek jau 9 gadi. Un kā jau kārtīgā dzimšanas dienā būs kārtīga ballīte. Kā tu šodien jūties savā dzimšanas dienā? Labi! Kā tev liekas, kas tas ir? Vārti! Dēls tika pie tik ļoti kārotās dāvanas īstiem lieliem futbola vārtiem. Un kamēr tētis mēģina saprast, kā no visām detaļām šo konstrukciju dabūt vienā gabalā, puikas jau ir atraduši alternatīvas vārdus. Manas krokšus. Makšķerēs. Zvejosim zivis ar šito tīklu. Kādu nāriņu varētu noķert, ne? Negaidīt ātri vārti ir salikti. Lecam tajos iekšā! Protams, bez iesvētībām neiztikt. Visi pēc kārtas izmēģinam šo konstrukciju un jāatzīst, turas kopā godam. Mini grils. Tagad makšķernieks. Uzspēlējam arī pa kādai spēlē, kas nav futbols. Šeit vīnogu vietā varēja ņemt arī brokoļus, un šis varētu būt labs veids, kā bērniem tos iebarot. Kāda gan vasara bez ūdenspriekiem? Ar pusi no kluba ūdens mēs veiksmīgi nomazgājām terasi, bet diķī pēc bērnu teiktās zivtiņas kutināja pēdas. Tā mūsu 3 dienu svētku maratons ir galā. Nogurums ir, bardaks arī, bet pats galvenais dēls ir laimīgs, vecāki dzīvi un māja vēl stāv vietā. Spied like, subscribe un ierakst komentārā, kā jūs svinat savas dzimšanas dienas.